Ja, labrīt visiem vēl vienreiz, tie, kas esat pulcējušies šeit Nāceres baznīcā, un arī visi tie, kas skaties arī šī dievkalpojuma ierakstu. Mums ir liels prieks par to, ka jūs dvēseles slāps pēc Dieva vārda, ka jūs gribat dzirdēt to, kas Dieva sirdī ir, ko viņš vēlās pateikt tev arī personīgi. Un kādu laiku jau arī šeit, ko mēs mācāmies, ko Bībele mums saka par Dieva apsolījumiem. Un tie, kas jūs sekojat līdzā mūsu dievkalpojumam, gan šeit klātienē, gan arī skatoties dievkalpojumu ierakstu, jūs varēsiet, kā teikt, sev atgādināt atkal un atkal to, ko tad Dievs ir apsolījis. Un mēs jau kādas, vairākas nedēļas, vairākas svētdienas pēc kārtas esam mācījušies par Dieva apsolījumiem. Un, protams, mēs jau zinām tagad, ka Bībelē ir vairāk nekā 7000 Dieva apsolījumu. Un liekas, Dievs ir tik liels solītājs, un viņš ir arī tas, kas ir apņēmies visu arī piepildīt. Un Dievs nav melis, ka viņš dot apsolījumu un tad piekrāptu cilvēku. Ja? Dievs tāds nav, viņš ir paties, viņš ir godīgs, un to, ko viņš ir apsolījis, viņš ir apņēmies piepildīt. Un ja mēs skatītos uz sevi, mēs arī esam noteikti piedzīvojuši savā dzīvē to, kad mēs esam kaut ko apsolījuši, bet mēs neesam izdarījuši, tā ir. Un tad mēs sakam, tas ir pilnīgi cilvēcīgi aizmirst vai neko. Bet mēs nevarēsim nekad pieiet pie Dieva un pateikt, Dievs, kāpēc tu aizmirst ko? Dievs neaizmirst. Viņš zina visu, viņš redz visu, viņš spēj visu. Ja? Viņš ir visu spēcīgs un visu varens Dievs. Un tā kā Bībele arī mums saka, tik ļoti skaists vārds, ka bez Dieva mēs nenieka nespējam. Un tā ir viena skaista, brīnišķīga patiesība. Tas nozīmē to, ja bez Dieva mēs nespējam, tad mēs ko varam darīt? Mēs varam nākt pie Dieva godīgi, ja, tā kā tas ir, un teikt, Dievs, palīdz man. Palīdz manā nespēkā, palīdz manās grūtībās. Sauc uz to kungu. Un tad, kad jūs lasat Bībelē, jūs redzat to, ka tur ir tik daudz piemēru, ja, kur ir grūti. Cilvēki nāk un sauc uz Dievu un piedzīvo Dievu vareno spēku un palīdzību tajā grūtību laikā. Un šajā te rītā es gribētu pavisam īsi ar jums apskatīt tādas 3 lietas, kas saistās ar nesatricināmu cerību. Ir 3 lietas, kuras ir tādas ļoti, kā varētu teikt, pārāks pār visām lietām, kad mēs skatāmies. Varbūt pasaulīgi cilvēki teiks, tur nauda, labklājība, vai ne, teiksim, tur liela māja, tur baseins, vai ne, bankas konts pilns, tāds piebāsts ar naudu, tā kā liekas spēj tik tērēt. Un tāpēc pasaule varbūt tās lūkojās uz šīm lietām kā tāda liela vērtība. Bet ja mēs padomājam to, kas patiešām cilvēkam ir tā lielā vērtība, kas visiem cilvēkiem ir ļoti, ļoti vajadzīgs, ir ticība, cerība un mīlestība. Un mīlestība, kā Bībele saka, ir lielāka un pārāka par šīm 3. Bet ticība ir ļoti svarīga, cerība ir ļoti svarīga, un mīlestība, tas ir fundaments visam. Un tad mums ir jāpajautā arī sev tādu vienkārši jautājumu, vai mēs pēc tā tiecamies savā dzīvē, pēc ticības, cerības un mīlestības. Mēs pēc tā tiecamies no visas sirds savā dzīvē ikdienā, vai mums ir tā, ka viss mūsu domāšana, viss mūsu prāts ir vērsts uz tām zemes lietām, uz tām laicīgām, tām pasaulīgām lietām un tiecās un skrien dzenās pakaļ tām. Ja dzenās pakaļ visām tām laicīgām lietām, vienkārši nav jau laika vairs, kad dzīties pakaļ Dievam un viņa valstībai, kad tiekties pēc tām garīgām vērtībām. Tā kā cilvēks jau ir garīga būtne, viņš jau nav tāds, ka, teiksim, tikai pāēst, tā viņš ir laimīgs, vai ne, un tā tālāk. Viņam ir dvēsele, kas arī vēlās to piepildījumu, kas ir viņa prāts, gribu un emocijas. Viņš vēlās būt mīlēts, kurš no jums var pateikt, es negribu, lai mani mīl. Es negribu, lai mani mīl, un nemīliet mani. Katrs cilvēks grib, lai viņi mīl. Lai vienalga, cik viņš varētu būt, kā varētu teikt, tāds krutais vecis, jā, teiksim, tāds, tāds kārtīgs, tāds, iztēlojieties, lūdzu, savā iztēlē, jā. Bet viņš arī grib, lai viņu mīl. Katrs cilvēks to vēlās. Tāpēc, ka Dievs, kas ir mīlestība, radīja mūs savā mīlestībā.
Un tāpēc arī katrs cilvēks ilgojās pēc tās mīlestības. Un mēs zinām, kas notika. Grēks ienāca pasaulē, un tajā brīdī, kad grēkoja Ādams un Ieva, ko viņi darīja? Viņi slēpās no Dieva, viņi bēga no Dieva, tāpēc, ka viņiem bija bail no Dieva tagad. Un arī šodien daudziem cilvēkiem patiesībā ir bail no Dieva, bet iekšā sirdī viņi slāpst pēc mīlestības, viņiem slāpst pēc Dieva. Pasaule nepiedāvās Dievu. Paldies Dievam, kad mums ir baznīcas, ka mums ir draudzes, kur cilvēki var nākt un dzirdēt par Dieva mīlestību, cik ļoti viņš mīl. Un viņam nekas nav žēl tās mīlestības, kur viņš parāda uz tevi. Un katrs cilvēks arī to var piedzīvot. Bet mēs gribam šajā rītā dzirdēt par šo te cerību. Jūs esat dzirdējuši tādu, ka, piemēram, cerība ir muļķa mierinājums. Esat dzirdējuši tādu teicienu, ja? Vai ne? Es ar to esmu dzirdējis, un es tā padomāju, vai ne, teiksim, nekās. Redz, kā citi skatās uz to, ja tev ir cerība, ja, tad tu esi muļķis, ja, un tad tu piedzīvo kaut kādu mierinājumu tajā visā, vai ne, teiksim, vai ne. Bet es varētu sacīt arī tādu, ka mums vajadzētu savu sirdi piepildīt ar cerību. Ja mūsu sirds ir piepildīta ar cerību, tad cerība ir tā, kas mums palīdz iet uz priekšu. Ja zūd cerība, ja zūd, kā varētu teikt, nav vairs cerības, viss ir. Viss ir finišs, beidzies, ja. Cerība ir ļoti, ļoti vajadzīga. Un, piemēram, daudziem cilvēkiem patiešām grūti dzīvē, un cerība ir tā, kas zūd. Es varētu arī godīgi pateikt to, ka katrs cilvēks ir piedzīvojis, ka viņam tā cerība ir tā kā zudusi. Ir bijis tāds brīdis, ja, un jūs zināt to, ko nozīmē atrasties tādā situācijā. Un kā to atrisināt šo dilēmu? Varbūt tas mums arī ir ļoti, ļoti svarīgi, kā teikt, dzirdēt arī šajā rītā. Un tāpat tās arī vienalga, vai tu esi vislielākais optimists, kāds ir dzīvojis šajā pasaulē, arī tāds ir piedzīvojis to, ka tā cerība tomēr ir tā kā izplaiksnējusi un tā pazudusi vai neko. Bet mums ir Dieva vārds, mums ir Dieva apsolījums, un mums atkal, kā es esmu to teicis, ka mums ir jāmācās celt savu dzīvi nevis uz problēmām un sāpēm, kā ņemt kā pamatu, bet uz Dieva apsolījumiem. Jo Dieva apsolījumi vienmēr mums dod cerību. Piemēram, ja vecāks atnāk un pasaka savam bērnam, šodien vakarā mēs brauksim uz veikalu un nopirksim tev riteni. Tātad, kas tur notiek? Tas nozīmē to, bērns saņem informāciju, apsolījumu, ka šajā vakarā mēs brauksim uz veikalu un nopirksim riteni. Jūs ziniet, kas notiek ar bērnu tajā brīdī? Bērns tajā brīdī jau redz sevi ar riteni. Viņš sevi redz ar riteni. Viņam vairs nav nekādu šaubu par to. Bet pieaugušiem ir problēma, vai neko? Tad, kad kāds kaut ko tev apsola, tev tā kā jāpārprasa, vai tik tiešām to, ko tu solīji, tu arī tā kā izdarīsi. Tu nepiekrāps mani. Bet bērni ļoti vienkārši uzticās. Ļoti vienkārši. Un mums vajadzētu, kā Dieva bērniem, nevis kā Dieva pieaugušiem, bet kā Dieva bērniem, būt tādiem, kas uzticamies savam debesu tēvam. Un ka to, ko Dievs ir apsolījis, ka mēs jau redzam sevi ar to, nevis kaut kādu, kad es būšu labs, un kad es negrēkoju, es grēkošu mazāk un tā tālāk, bet ka tu ieraugi sevi jau tagad, kā Dievs tev mīl un ko viņš tev apsola. Atšķirsim vaļā savās bībelēs, lūdzu, vēstuli Ebrejiem 6. nodaļu. Vēstuli Ebrejiem 6. nodaļu. Tad mēs aplūkosim šo nesatricināmo cerību šajā rītā. Un nesatricinām, šis vārds ietver arī sevī, kad mums ir daudzas lietas nāks un mūs gribēs izšaubīt, gribēs mūs, kā varētu teikt, nogāzt no šīs cerības, kas mums ir, ja? Un lai mums iestājās bezcerība, ja? Lai mums iestājās depresija, ja? Nomāktība un kā varētu teikt, bēdas, skumjas, bet kad mums ir cerība, ja? Tad mums tomēr ir tas gaismas stars mūsu dzīvēs, kas mums liek lūkoties uz priekšu arī caur tai tumsai ejot. Bet šeit par šo cerību, ja, teiksim, lasām 6. nodaļā, ko Dieva vārds mums teica, un mēs lasām šeit. Es lasīšu no 18. panta, bet mums visvairāk interesē 19. un 20. pants. Lai šīs divas negrozāmās lietas, un Dievam taču nebija iespējams melot,
būtu par stipru paskubinājumu mums, kas esam meklējuši glābiņu, satverot gaidāmo cerību. Tad jūs pasvītrojiet to cerību, tas vārds cerība. Tā mums, tātad šī cerība mums ir par drošu un stipru dvēseles ankuru. Pasvītrojiet šo teikumu savās bībelēs. Tātad šī cerība ir mums par drošu un stipru dvēseles ankuru. Tas mums ir tas svarīgākais, ko mēs gribam dzirdēt un par ko mēs gribam domāt. Cerība ir vajadzīga mūsu dvēselē. Kāpēc? Redziet, ankurs, jūs ziniet, kas ir ankurs, vai neko? Vai laivai, vai kuģim, ja? Tātad ankurs ir tas, kurš, kā teikt, viņš tiek izmests, viņš aizķerās aiz kaut kādas, teiksim, tur, kā viņš var, kā teikt, to kuģi tā kā apstādināt, ja? Tā kā, lai viņš tā kā noturās, ja? Un es neesmu tik liels speciālists tajās lietās, bet jūs ziniet, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tam kuģim tas ankurs ir. Jo, ja viņam tā ankura nav, tad viņš ir patiesībā pakļauts lielām briesmām. Un tas ir tas pats, kas ir ar cerību. Ja tā cerība nav, šis ankurs nav, tad tava dzīve ir pakļaut lielām briesmām. Bet, ja tev ir šī cerība, tad mēs redzam to, ka tavai dvēselei tas ir ļoti vajadzīgs un nepieciešams. Tad es lasīšu vēl vienreiz šo lietu, ko mēs lasījām. Tad cerība mums ir par drošu un stipru dvēseles ankuru. Un kas ir mana dvēsele un kas ir tavu dvēsele? Prāts, griba, emocijas. Prāts, griba tavējā, tā vēlēšanās un emocijas. Un šeit šī cerība mums ir kā tāds stiprs ankurs, kas mums ir nepieciešams. Un it īpaši tajos, piemēram, ja mēs skatāmies uz dvēseli, ja? Teiksim, dvēseli ir tā, kas jūt. Ko mēs jūtam? Ko mēs jūtam šajā brīdī? Ko mēs jūtam vakar, vai ne, teiksim? Piemēram, man arī ir bijušas grūtas dienas iepriekšējās, un tās sajūtas bija vienkārši tādas, nepatīkamas, ja? Bet tajā pašā laikā tev joprojām ir šī cerība. Es, piemēram, esmu dzirdējis cilvēkus, kur runā tādu bezcerību, kur runā tādu nolemtību, ja? Kad vienkārši, es negribu klausīties tādus vārdus. Jo kāpēc? Tāpēc, ka manai dvēselē ir vajadzīgs ankurs, pie kā stipri turēties. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka katrs kuģis, katra laiva ir ļoti vērtīga. Un tava dvēsele ir pavisam ļoti vērtīga. Un mēs nevaram ļaut dzīves tām problēmām sadragāt tavu dvēseli. Bet tā cerība, kas tev ir, tas ir tas ankurs, kas notur tev arī tajos grūtībās un pārbaudījumu laikos. Tātad, ko vēl dara mūsu dvēseli? Patiesībā mūsu dvēseli bieži vien uzdod ļoti grūts jautājums, uz ko mēs nevaram atbildēt, vai neko. Dvēsele cieš no neziņas, tā ir? Vai ne? Jums ir kaut kas jāatver, un jūs nezināt, kā to atrisināt. Kas notiek? Vai ne? Frustrācija sākās un vēl viss kaut kas, vai ne? Un it īpaši jūs nevarat atrast atbildes uz tiem jautājumiem, kur paceļās, vai ne? Esat bijuši tādās situācijās, es esmu pārliecināts, kad esat, vai ne? Varbūt pēc kāda laika nāk tas risinājums un tā, un tu liekas, vai cik labi, vai cik brīnišķīgi, tāds atvieglinājums, vai ne? Tāds stresiņš vairs nav, vai ne? Un ēst grib rodās un tā tālāk, vai ne? Bet ejot cauri, vai ne? Ka tā dzīves vētrai, ka tā dvēsele tiek purināta visur, ja? Tad tā cerība, ja, tas ankurs, to jūs atcerēsieties, ka tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs un nepieciešams. Un it īpaši, ja tā cerība ir stipra, ja tas ankurs ir stiprs, ja, kas var noturēt tev, kā teikt, tavu dvēseli, tajos rāmjos, ja, ka tu nesāc tur panikot un kā varētu teikt, zaudēt visu veselo saprātu. Tad mēs skatāmies tās, kad Jēzus, ja, tas ir mūsu visu centrs. Jēzus ir tā drošība un tā stiprā klints.
Neskatoties uz visu to, kas mums notiek mūsu dzīvē, kur mūsu dvēseli tiek plosīta, mums ir jāatcerās to, ka Jēzus ir mūsu stiprā klints, kas noturēs mūsu dvēseli arī, kā varētu teikt, tajos rāmjos. Viņš spēja to izdarīt. Un ja mums ir šī cerība uz viņu, jebkurā gadījumā, kur, piemēram, ārsts savādāk un pasaka, tur ir bezcerīgi, tur vairāk nav, mēs medicīnu vairs neko nevaram izdarīt. Viss. Un viņi vēl tik interesants ir, pasaka, jums atliek lūgt Dievu, vai cik labi, vai neko. Vismaz norāda virzienu, ko darīt. Un tad cilvēki, ko dara, viņi iet un lūdz Dievu. Un arī cilvēki tādi, kas varbūt tās arī Dievu tā personīgi nemaz nepazīst, viņi ir dzirdējuši par Dievu, bet ko viņi dara tad, kad viņiem ir grūti, viņiem ir smagi, viņi kaut vai lūdz Dievu tā kā viņi māk. Un interesantākais ir tas, ka Dievs viņus uzklausa. Un ka Dievs viņiem palīdz un atrisina to grūtību, kā viņi ir iekšā. Kas arī pavērš to ceļu atkal tuvāk iet Dievam un iepazīt Dievu vēl vairāk. Vai ne? Tātad mums ir šis te ankurs, tā cerība uz mūsu kungu Jēzu Kristu. Un katrā vētrā, katrā grūtībā viņš ir ar mums kopā. Un tad, kad mums ir tā cerība, mēs spējam, neskatoties, arī tā laiva, vai tas kuģis, tai vētras laikā, tajā, kad viss bango un viss notiek, vai nekā teikt, bet tas ankurs strādā un viņš darbojās. Tas nozīmē arī mums šī cerība uz Jēzu Kristu, atrisinot kādas lietas, kam mēs ejam cauri, mēs būsim iekšām grūtī, iekšā svēt, bet viņš mūs noturēs. Mēs iziesim cauri tam, mēs iziesim. Bībelē mums sacīts 23. psalmā ir, kaut es arī eju cauri tumšajai nāves ēnas ielajai, taču ļaunuma nebīstos. Un man patīk šie vārdi, kas ir sacīts, es eju cauri. Es neieju iekšā tajā grūtībā un noroku sevi. Cerība ir tā, kas saka, ejam tālāk uz priekšu, un tu izies cauri tam visam. Un tu redzēsi gaismu tuneļa galā. Tas kungs ir tā stiprā klints, un tā cerība uz viņu ir tas ankurs, kas notur tavu dvēseli. Mēs izlasīsim vēl vienreiz, droša un stipra tā cerība ir. Tā otrā lieta, ko mēs gribam redzēt šajā rītā, tā kā neviens nevar atņemt tev Kristu, tāpēc neviens nevar atņemt tev tavu cerību. Neviens tev nevar atņemt Kristu, tāpat arī neviens nevar atņemt tev tavu cerību. Padomāsim par šīm lietām. Kas mums dod stipru cerību? Kas ir tas, kas dod mums stipru cerību? Stipru cerību mums dod Dieva apsolījumi. To, ko Dievs ir apsolījis. Un mēs esam šīs izvēles priekšā. Un mēs vēl neredzam to, ka tas apsolījums tagad tulītās šajā mirklī piepildās. Bet mums ir jāpaliek ticībā un cerībā, ka tas, ko Dievs ir apsolījis, tas piepildīsies. Tad uz ko mēs varam pastāvēt? Kā stipru klinti? Tas ir Dieva vārds. Tas ir viņa apsolījums. Un mēs arī esam mācījušies šeit iepriekšējās reizes, piemēram, jūs esat mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jūs atcerieties, vienu svētdienu mēs par to mācījāmies Romiešiem 8. nodaļā 17. pantā. Šis apsolījums. Piemēram, kad ticīgie lūdz, lielas lietas notiek. Vai ne? Atcerieties Ēliju. Viņš lūdza, un tas viss piepildījās. Jēkab vēstulē 5. nodaļā un 16. pantā. Un tu neesi viens nekad, kad Kristus aizlūdz par tevi, lai tava ticība nemitētos. Cik brīnišķīgi, vai ne? Ko Kristus dara šodien. Un tas ir apsolījums, un tu vari droši stāvēt un ticībā un cerībā, kad Kristus šodien aizlūdz par tevi, lai tava ticība nemitētos.
Kristus nelūdz par tevi tēvam, lai tev būtu liela mašīna un daudz naudas. Viņš lūdz par tevi, lai tava ticība nemitētos un neapstātos savā ticībā. Tātad, ja tava cerība ir Kristū, tad neviens tev nespēs to atņemt. Neviens. Nelaid viņu vaļā. Nepalaid to apsolījumu vaļā, bet veido savu dzīvi nevis uz sāpēm un problēmām, bet uz Dieva apsolījumiem. Un tu paņem šo apsolījumu, ko Dievs ir solījis kā savējo. Un tu nostājies uz tā, atgādini šo apsolījumu sev. Un tu redzēsi to, kā tas piepildās un manifestē tavā dzīvē. Tātad neviens nevar atņemt tev šo te cerību. Jo neviens nevar atņemt tev Kristu. Tu vari atsacīties no Kristus, bet atņemt neviens nevar. Ja reiz tu viņu esi satvērs, tad tas ir vislielākais ieguvums, kas tev ir. Un līdz ar Kristu nāk arī šī cerība. Jūs redzēt to? Un katram cilvēkam ir vajadzīga cerība, tas dod spēku dzīvot uz priekšu. Neskatoties uz to, ka notiek visās pasaulē tie kāra daudzināšana un viss un tā tālāk, un tās baiļu gars grib nākt un pārņemt cilvēks, kas te būs un kā te būs, bet vai mums var būt cerība uz Dievu? Visas lietas nāk par labu tiem, kas mīl Dievu. Tas arī ir apsolījums. Iedomājieties, tu mīli Dievu, un visas tās lietas, kas nāk, viņas nāk par labu. Jeb Dievs vērsīs visu lietas par labu. Tā kā mēs esam patiesībā tiem, kuriem ir cerība, kuriem ir Kristus, jūs esat taču brīnišķīgi cilvēki, vai neko? Vislielākie ieguvēji, vai ne? Bet ir jau arī brīži arī tiem pašiem kristiešiem, kad pienāk, ka tas ankurs ir tā iestiepts jau ilgu laiku, tā ķēde, vai ne, kas tur. Un tad liekas, ka es vairs nevaru, es vairs tik tiešām man trūks spēka. Un te iestājās miers. Esat tādas lietas piedzīvojuši savā dzīvē. Un te iestājās miers un liekas, cik viegli paliek. Un paldies Tev, Kristu, ka Tu noturēji manu dvēseli. Paldies Tev. Tā trešā lieta. Tas aicinājums celt dzīvi uz Dieva apsolījumiem. Tā trešā lieta ir tas aicinājums celt dzīvi uz Dieva apsolījumiem. Un šeit mēs atšķirsim vaļā Pētera otro vēstuli. Pēters raksta otro vēstuli, un šeit mēs lasīsim 1. nodaļā un 4. pāns mēs lasīsim. Un tad mēs redzam šeit, jo mēs apskatām apsolījums un mums tas uzsvers ir uz cerību. Ja? Tad apsolījums un cerība. Un tad mēs lasām šeit, 1. nodaļa, 4. pāns. Mēs varam izlasīt arī 3. pānu. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai. Tad patiesībā Dievs tev ir dāvinājis visu, kas tev vajadzīgs ir dzīvībai un dievbijībai. Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Un skatieties šeit, šis pāns 4. Ar to viņš mums dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Un tas uzsvars, ko mēs redzam, Dieva vārds mums pasaka, ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus, mēs teiksim tā, lieli apsolījumi, nevis maziņi, bet lieli apsolījumi, un kādi viņi ir dārgi apsolījumi. Tātad tie nav kaut kādi lēti apsolījumi, bet lieli un dārgi apsolījumi, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas. Tad paskatieties šeit, šie apsolījumi, kas ir doti, ja, tas patiesībā tie izmaina tavu dzīvi. Un ja mēs paskatāmies to, ko Dievs ir apsolījis, un mēs to esam ņēmuši un piedzīvojuši, tas tie ir izmainījuši mūsu dzīvi. Mēs varam teikt, kāds tu biji pirms tu iepazini Kristu un kā Dievs ir varējis strādāt pie tevis caur savu vārdu, runājot uz tevīm, ka tavu dzīve ir izmainījusies.
Un tur katram kristietim to vajadzētu arī, pie katra varētu arī to arī redzēt. Un caur šiem apsolījumiem, ko Dievs ir devis, mēs ieejam Dievu tuvumā. Jo nevis mēs vairs stāvam nos no Dieva apsolījumiem, kaut kur viņi tur ir, bet mēs ceļam savu dzīvi, un tur, kur Dieva vārds, kas ir stiprs un spēcīgs un kā pamats tavai dzīvei, tie ieved tevi Dievu tuvumā. Tie ieved tevi, tu iepazīsti Dievu arvien vairāk un arvien vairāk. Un lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas, caur šiem apsolījumiem, kas ir lieli, dārgi un vērtīgi. Redziet, kas notiek, kad, piemēram, cilvēks netic Dieva apsolījumiem, vai ne? Viņam nav nekādas daļas pie dievišķās dabas. Kāpēc jau tas uzsvars ir arī caur šīm vairākām nedēļām, svētdienām, ko mēs esam bijuši kopā, celiet savu dzīvi uz Dieva apsolījumiem. Lasiet Bībeli, tur ir 7000, kā jūs teicat, apsolījumi. Lasiet, veidojiet savu dzīvi uz tiem apsolījumiem, ko Dievs jums apsola. Un jūs varēsiet piedzīvot Dieva tuvumu, ja, ieiet caur šiem apsolījumiem iekšā, ka jūs teiksiet, Dievs, tu patiešām esi reāls. Tu patiešām esi īsts un patiesa un rītīgi superīgs tēvs, vai neko. Tātad tas apsolījums, piemēram, tad, kad jūs esat dzirdējuši kaut kad, piemēram, ka tētis jums ir teicis, vai jūs paši esat sacījuši, teiksim, savam bērnam, vai jūs teicis, jums kā bērnam ir teicis, lec, es tev noķeršu. Lec, es tev noķeršu. Esat dzirdējuši tādu, ne? Lec, vai ne? Un tas bērns vai tu, vai tā kā patiešām noķers? Un kad es teicu, pasaka, es tev apsolu. Tas iedod tādu uzreiz stiprinājumu, vai ne, kad es tev apsolu. Jūs redziet, mūsu dzīvē arī ir brīži, kad mums ir jāuzticās. Kad mums ir tad, kad, piemēram, Dievs saka, ej, dari to, es tev tur sūtu, jā, paveic to un to. Un tev liekas, man ir bail. Kā es to dabūšu gatavu? Kā es to izdarīšu? Un Dievs apsola, es būšu ar tevi kopā. Tu nebūsi viens tajā. Es tev palīdzēšu. Un tas ir tāda cerība, tāda spēka iet uz priekšu, kustēt uz priekšu un paveikt to. Un tad, kad tu bez paveikt, liekas, Dievs, paldies tev. Tavs spēks varens, tavs tuvums brīnišķīgs, vai ne? Apsolījumi. Redziet, mīļie, arī tā dzīvošana, piemēram, ka jūs paskatieties uz savu dzīvi, pavisam viens tā doma grauds, vai jūs dzīvojat dziļi, vai jūs dzīvojat sekli. Vienkārši aizdomājieties par to. Jūsu attiecības ar Dievu ir seklas vai viņas ir dziļas? Cik tālu tas ir no Dieva? Cik tuvu jūs esat Dievam? Tas ir tas jautājums. Jo daudz cilvēku tā, kad dzīvo tādā seklumā, tur ir droši, vai ne, teiksim tā, plunčiņi, vai neko. Tur ir droši, viss kārtībā. Un tad, kad Jēzus atnāca un pateica Pēterim, dodies uz dziļumiem, jo Pēters neko nebija nosvejojis, viss ģimene tagad cieš badu, ja? Un Jēzus ienāk šai situācijā, un viņš saka, dodies uz dziļumiem. Un ko Pēters teica? Uz tavu vārdu es gribu to tīklu izmest. Ja tu saki, ka man ir jābrauc uz to dziļumu, kas, viņš jau paprasīs kaut ko, vai ne? Un Jēzus ir ar viņu kopā. Tajā laivā. Un jūs zināt šo stāstu, ka piegāst tā laiva pilna un vēl līdzbraucēja laivas pilnas ar zivīm. Un liekas, atbraucot krastā, Pēters krīt pie Jēzus kājām un saka, kungs, mans Dievs. Man liekas, tu tuvojies Dievam caur šiem te piedzīvojumiem, ja? Tu ieraugi to, ko Dievs apsola, un tu redzi to, ka tas piepildās. Tu piedzīvo Dievu tuvumu tā, ka neviens tev nespēs vairāk izšaubīt no tā, ka Dievs ir. Mums kā pieaugušiem ir ļoti grūti, vai neko. Es jau to minēju jau pašā sākumā par daudzām lietām. Piemēram, paņemsim tādu lietu. Redziet, Dieva valstība darbojās, labi, es atšķiršu vaļā šo rakstu vietu, un lai jūs zinat, kā tas noteikti, tas ir Marka evaņģēlijā. Marka evaņģēlijā 10. nodaļa, Marka evaņģēlijas 10. nodaļa, un
lai jūs redzētu, ko tad Bībele saka šeit, ko Jēzus saka šeit. Iedomājies, jūs klausties Jēzus vārdos šajā te rītā, ko viņš teica. Un te ir sacīts šādu vārdu 10. nodaļu, un mēs izlasīsim no 13. Izlasīsim 13. Un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tos aizskart, ja viņš tos svētītu. Bet mācekļi aprāja tos cilvēkus, kas veida bērniņus pie Jēzus, vai ne? Bet Jēzus to redzēdams apskaitās un tiem sacīja, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Un es gribētu uz šo te vārdu, kas mums tikko mēs dzirdējām, vienu tādu mazu domu. Jēzus nesaka, mācītājiem pieder Dieva valstība. Nu, tā kā nobriedušiem kristiešiem pieder Dieva valstība. Nu, tiem, kas ilgus gadus baznīcā iet. Tur farizejiem, vēl tur visādiem, man nekā teikt, krutiem cilvēkiem, nu tiem, viņš to nelieto. Viņš paņem pasaka šos vārdus, bērniņiem pieder Dieva valstība. Un tā atšķirība starp mums, kā pieaugušiem un bērniem, ir tas, ka bērniem vairāk ir cerība un ticība. Pieaugušie jau ir, teiksim tā, piepildīti ļoti daudz ar šaubām. Dzīves pieredze, vilšanās, attiecībās un tā tālāk, sāpes un šaubas par to. Nu, piemēram, paņemam pavisam vienkārši, ja, teiksim, kāds pieaugušais, ja, teiksim, iziet ārā uz ielas, vai ne, teiksim, tur nostātos tirgus laukumā un sacīt, nāciet, ņemiet, es jums katram došu pa eiro. Nāciet, ņemiet no manis. Jūs domājat, ka pieaugušie ies klāt un ņems to eiro? Neies klāt. Kāpēc? Tāpēc, ka pieaugušais domā, tur kaut kas noteikti ir ne tāds tīrs, un ja eiro, tad es labāk nopelnu to eiro, nekā es eju un paņemu. Bet, ja tas pats cilvēks ieiet iekšā, piemēram, teiksim, klasē, kur ir bērni, un teikt, nāciet, ņemiet, reku, un te jūs katrs var dabūt pa eiro. Viņi taču nogās no kājām. Bērni nav tik sarežģīti. Pieaugušie ir sarežģīti. Dieva lietas nav sarežģītas. Redziet, un Jēzus saka, laidiet, vai ne, kā teikt, tā kā bērnam pieder visas dievišķais. Un mēs nerunājam par to, ka viņš ir, kā varētu teikt, tā kā, maziņš augumā un tur nav tik daudz gadi, bet kad viņš runā par to ticību, viņš runā par to cerību, bērniem ir ticība, viņiem ir cerība, viņiem ir paļāvība un tāda vienkārša pazemība, ja? Viņi uzticās, viņi vienkārši uzticās. Un tas ir tas, ko Dievs sagaida arī no mums. Vienalga, cik tev gadu. Tas ir tas, ko viņš sagaida no tevis. Tāda vienkārši bērnu uzticēšanās Dievam, ka Dievs vēlās tevi svētīt un ka Dievs vēlās tev palīdzēt. Un šie apsolījumi, ko viņš ir teicis, tie ir tev. Un viņam, jūs ziniet, ar to, ka viņš svētīs tevi, viņš nekļūs nabagāks. Un ar to, ka viņš tev palīdzēs, ja, viņš nebūs zaudētājs. Jo atcerieties, ka Dievs var vienlaicīgi darīt tik daudz un tik daudz cilvēkiem, kur mums prāts vienkārši nespēja to aptvert. Tāpēc būsim tie, kas celsim savu dzīvi uz Dieva apsolījumiem. Lasiet Dievu vārdu, ieklausieties tajā, ko Dievs teica, un lieciet to par tā dzīves pamatu, kā viņš kļūs par dzīves pamatu, ja jūs to atkārtosiet, ja jūs to darīsiet, ja jūs, kā varētu teikt, atgādināsiet sev atkal un atkal, lai tas neizslīd no jūsu redzesloka. Un tā cerība nesatricināmā, kas ir stipra kā enkurs, spēj noturēt jūsu dārgās dvēseles, ja? Kā varētu teikt, un palikt uzticīgi tam kungam līdz galam. Šajā brīdī varbūt arī būtu ļoti labi, kad arī katrs no jums varētu arī lūgt Dievu, lai Dievs jums atjauno to uzticēšanos Dieva apsolījumiem.
Un ka mums nav jābaidās no Dieva, ka mums nav jāšaubās Dievā, bet lai Dievs palīdz atjaunot katram uzticēšanos Dieva apsolījumiem. Lai mūsu dzīves būtu stipras, lai mūsu dzīves būtu tās, kur mēs piedzīvojam Dievu vairāk un vairāk, un tās grūtības, kas ir dzīvē, ka Dievs tā mums izvedīs cauri. Nolieksim galvas, lūksim Dievu. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par Tavu brīnišķīgo vārdu, kur arī Tu mums šajā rītā esi varējis sacīt. Un paldies Tev, Dievs, kad viss gods, slava un pateicība pienākās Tev. Paldies, Kungs, ka mēs esam varējuši dzirdēt to, cik ļoti Tu mūs mīli. Un par to, ka Tu vēlies, lai mēs paliktu stipri cerībā, ka mūsu cerība ir nesatricināma, kā tas ankurs mūsu dvēselē. Paldies Tev, Dievs, ka Tu redzi arī viss, kas mums priekšā stāv, bet ka tā cerība vienalga ir tā, kas dod mums spēku tiekties uz priekšu, tiekties vēl vairāk iepazīt Tevi, tiekties darīt tos darbus, kurus Tu esi sagatavojis, lai mēs tajos dzīvojam, kas ir labs, tīkams un pilnīgs, Kungs, pēc Tavu prātu, ne pēc mūsējā. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mūs stiprini. Un mēs lūdzamies, Kungs, ka Tu piedod mums, ja nevienmēr esam palikuši tajā svētajā cerībā, bet esam šaubījušies. Neesam bijuši pārliecināti par to, ko Tu teici, ka tas piepildīsies. Mēs to nožēlojam, Kungs. Bet mēs lūdzamies, Kungs, ka Tu atjauno mums cerību. Atjauno mums, Kungs, ticību un cerību un mīlestību uz Tavu vārdu, uz to, ko Tu esi teicis. Un ka mēs nešaubāmies par Tavu vārdu patiesumu un par Tavu gribu to arī piepildīt. Mēs lūdzamies Tavu svētību, Kungs, un palīdzību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Un es aicinu arī, kad jūs nebaidaties prasīt Dievam par to, ko Viņš saka, ko Viņš teica. Jums ir kādas situācijas, kur jums ir jāzina, teiksim tā, ka jūs nevarat tā, vai ne? Dievs var sūtīt arī jums kādu cilvēku, labas gribas cilvēku, kas var ritīgi jums palīdzēt. Un tā arī ir Dieva atbilde tai situācijai. Tā kā esiet ļoti atvērti uz to, kad tā cerība jums paliek stipra un nesatricināma. Un iemīliet Dieva apsolījumus, to es jums novēlu tālāk uz priekšu jūsu kristīgajā dzīvē. Āmen. Piecelsimies kājās un vēl kādu dziesmu dziedāsim kopīgi pateicībā Dievam.